ja netiek ārā no savas laukuma puses, bet tagad gan to izdara un uzreiz diagonālais muguras Solovjovam. Aleksandrovs iziet no vārtiem, šeit būs pendeli. Jā, nu, pārsteidzīgi nedaudz izgāja no vārtiem Aleksandrovs, būs arī brīdinājums un, jā, nu, labi presingojām, bet tika ārā no šīs zonas maķedonieši ātra diagonālais muguras Solovjovam, Aleksandrovs pārāk pārsteidzīgi šoreiz izgāja no vārtiem un Virņāvs laikā vairākas reizes viņš izgāja labi no vārtiem, laicīgi, bumbas dabūja, bet šeit to izdarīja diezgan lieki un laikam jau, ka neizbēgams bija kontakts ar uzbrucēju. Bija droši vien divi varianti. Vai nu uzbrucējs tiks palaists garām, vai arī visdrīzāk tiks notriekts, jo bez pārkām šeit varēja, protams, nospēlēt, bet nebūtu bijis to viegli izdarīt. Tiesnieks numurs pie mums Maķedonijai Vlada Novevskis, Vojvodina kluba spēlētājs pret mūsu vārtsargu Aleksandrovu. Rīga FC komandas spēlētāji. Un Aleksandrovs ir pārspēts. 1-0 Maķedonijas labā. Uz otru pusi aizliec Aleksandrovs un pirmais moments vispār šajā puslaikā Maķedonijai diemžēl beidzas ar gūtiem vārtiem un atkal nākas mums atspēlēties. Redzam vēlreiz pendeli pārliecinoši to realizēja maķedoniešu spēlētājs apakšējā stūrī pašā trāpīja Vlada Novevskis. Rengolds. Netrāpa pa bumbu. Un piespēle pat laikam, ka tā bija apzināta piespēle uz otru malu. Sākumā izties, ka varbūt mēģina sist pa vārtiem. Apspēlē maķedonietis, centrējums un 2-0. Uz mājiņu iznākušais Metodim Maksīmovs dubulto pārsvaru. Nu, skatāmies vēlreiz šo epizodi, pārlec bumba pāri Reingoldsam un arī Aleksandrovu, kurā īsti varbūt nesolīja šādu iznākumu, bet diezgan veiksmīga epizode maķedoniešiem, bet